Tu vairākas reizes esi teicis tā mūzikai. Nu, vismaz spriežot pēc intervijām, kuras tu līdz šim esi sniedzis, tu vienmēr saki, ka ir bijuši vairāk momenti dzīvē, kad tu pasaki, tā... Divas reizes, jā. Tā čau pastāst par viņiem abiem diviem? Tad pirmais bija aiziet no kora kamēr. Tad tu mācījies pirmajā ģimnāzijā, tu dziedāji loģiski uzreiz. Nu, ne, uzreiz nebija skolas kurs Ilūzija un sapnis, tāds apvienotais sieviešu vīriešu. Un tur un tad, jā, tad bija kamērs, un tad bija 8 forši aizraujoši gadi kamērā, un tad, nu jā, viss augstskola būs pabeigta, jāsāk kalt dzelzs, viss, nu, kā lai pasaka. Nu jā, nu. Resnie gadi, man liekas, ar tieši tur jā, viss tuvojās, un tā sabiedrības doma, nu, teiksim... Kāda tur muziciņa? Kāda muziciņa, tas ir, teiksim, arī... Ko tur slēp, teiksim, mamma arī nesaprat. Mamma nu, nevar pārmest tā citu paudzi, un viņi ir piedzīvojuši karu, un citas vērtības, viņi savādāk ir audzināti, viņi nesaprat. Nu, ne, muzika, tas tev dēls ir hobijs, bet kad sāks strādāt? Nu jā. Un viss, un tad tā kā iet projām vienreiz, un viss garnā tā kā ar nazi nogriezt viss. Un tad tās dāmas, kas ir uztaisījušas Eirovīziju, Svetbankā, viņas ir vainīgas pie tā, ka tu atgriezies atpakaļ? Nē, tā jau, tas ir... Atgriezos tad, ja jau sākās vokālā grupa ar jauno, kā lai pasaka, nu, tādu pasaules līmeņa jau diriģentu Aināru Rubiķu jau. Red, kāds bija nosaukums? Yellow Case. Yellow Case. Yellow Case, jā, ar Aināru Rubiķu vokālā grupu, un mēs mēģinājām, mēs braucām uz ārzemēm uz konkursiem un darbojāmies. Bet tas bija kaut kāds kosmos, framest variants? Jā, bet vairāk uz tādu klasisko ansambļu pusi. Kosmos aizgāja jau, teiksim, tādā estrādes ar mikrofoniem, un tas mēs vairāk tādā akapela formātā darbojamies. Dažreiz arī mikrofoniem, bet tas žanrs mēs drusciņš cits. Un tad tas arī tā kā, nu labi, tas nekur īpaši neved, sākās katram, teiksim, savas intereses, ar vien vairāk viss, un tā kā klapējam to bodīt ciet. Un tad kaut kā, jā, bankā darbojāmies, un tā hobija līmenīs, nu kā, nu visu laiku komponēja kaut ko mājās, bet nu tas bija tā. Tā kā sērijā citi vakarā pēc bankas aiziet hoķi uzspēlēt vai draugiem tur... Kaut kādu meldiņu. Jā, kaut kādu meldiņu, un tā viss. Un tad pēc tam SPB kaut kā mēs tur kaut ko darbojāmies, tā kā hobija līmenis, tā kā kaut kas nopietni, bet tādi īsti nesaprot, cik nopietni tas īstenībā ir. Tad kaut kādā 2011. gadā laikam es tā kā pateicu, ka viss pietiek akstīties. Es gribu to darīt nopietni un mētiecīgi sāk darīt tā, lai var dzīvot tikai no muzikas.